Sarunā Dievu. Kas ir dvēsele? Dievs atbild: dvēsele ir daļa no absolūta. Cik daļās sadalās absolūts? 1000 neatkarīgās autonomās daļās. Kāds ir autonomās daļas uzdevums uz Zemes? Tā uzdevums ir iegūt pieredzi. Cilvēks jautā, kāpēc tas ir nepieciešams? Dievs atbild, lai uzzinātu, kas cilvēkā ir spēcīgāks – prāts vai sirds. Katrā zemes dzīvē cilvēks izdzīvo pieredzes, kuras balstītas uz prātu vai sirds dabu, kā arī starp tumsu un gaismu. Kāpēc 1000 gadu uz zemes valda ļaunums? Dievs atbild, tu uz to skaties šauri, ar vienu vārdu. Tu uzliec zīmogu visai vēsturei. Blakus ļaunumam vienmēr gāja sirds mīlestība. Viens ceļš, bet 2 ceļa gājēji. Jūs koncentrējaties uz ļaunumu un ar to attaisnojat visas savas rīcības. Ja noņemtu vārdu ļaunums, rastos cits vārds, lai attaisnotu nodarīto. Cilvēks jautā, vai tad cilvēkam nav sirds? Dievs atbild, lielākā daļai cilvēku tas ir tikai orgāns, bez absolūta enerģijas. Liela pieredze dvēselei ir dzīvot ar prātu, aizmirstot savu saikni ar absolūtu. Cilvēks pieņem ļaunumu, jo tas palīdz attaisnot rīcību un izvairīties no atbildības. Cilvēks jautā, kāpēc tik maz to saprot? Dievs atbild, jo ikdienā ir ienācis tāds vārds kā trauma. Tas ir kā pavadoņa spēks ļaunumam. Abi kļūst par cīņas laukiem cilvēkā, kur primārs ir prāts. Cilvēks aizdomājās un jautā, ko māca ļaunums? Dievs, tas māca dzīvot mirklī, redzēt skaisto un būt pateicīgam. Tāpat kā koks nokaust, ja pārstāja augt, arī cilvēks zaudē sevi bez izaugsmes. Ļaunumam 1000 gadu bija dažādas sejas. Tās tika radītas balstoties uz sabiedrības vērtību sistēmu. Tieši tā cilvēks guva dažādas pieredzes. Cilvēks aizdomājas. Kas notiktu, ja ļaunuma un traumas nebūtu šobrīd cilvēku dzīvēs? Dievs, daļa cilvēku neizturētu, jo nemāk dzīvot bez cīņas. Ļaunums un trauma ir kļuvuši par viņu bruņām. Tie ļauj tiesāt, pazemot, izlikties, pieņemt manu vietu, pieņemt Dieva vietu. Caur tiem viņas meļ spēku. Cilvēks apdomā un jautā, vai pareizi es tevi saprotu? Cīņa ir dvēseles skolotājs, kas palīdz atcerēties mūsu saikni ar absolūtu. Dievs atbild, tieši tā. Tāpēc jums ir doti daudz instrumenti, lai pamudinātu sirdi un atcerētos, kas jūs esat. Ir pienācis laiks rakstīt jaunu lapu cilvēks vēsturē, kur mājo mīlestība un cilvēcība. Jūs jau esat uz šī ceļa. Jūs iemācīsieties, kā ir dzīvot bez ļaunuma un traumām, bet uz to paskatīties no daudz citas perspektīvas. Pateicos tev par sarunu, Dievs. Pateicos, ka uzticējies un sajūti manu aicinājumu uz šo sarunu. Pateicība.